Pastāst, kas ir vispār bipolārie traucējumi. Es domāju, ka ļoti daudz cilvēku īsti tā kā nesaprot. Bipolārie traucējumi, kā jau es minēju, ir spēcīgas, nekontrolētas garastāvokļa svārstības, kas iedalās atkal 3 variantos. Bipolārais 1, kad ir izteikta mānija. Iedalās mānija un hipomānija. Hipomānija ir tāds vieglais variants, kad ir tāds normāls pacēlums. Ja? Mānija, tas ir trakais variants, kad ir riktīgs pacēlums un cilvēks tajā momentā nekontrolē savas rīcības, var sabojāt savu dzīvi, tā kā pamatīgi. Izklausās pēc alkohola reibuma. Zin kā, kad tur džeka vecerīgam vai arī dāmas arī visās muļķības dara. Muļķības dara, un es vienreiz arī tā sāku domāt, jo tur ir tās smadzenēs izstrādājās tās vielas. Tur nav, normāli būtu tā, ka izstrādājās dopamīns, kas mums rada to prieka sajūtu, ja, un tad, respektīvi, viņš izstrādās kaut kādā līdzenā veidā. Šeit ir tā, ka vai nu viņš ir nenormāli daudz, vai nu dopamīna vispār nav. Un tad ir tā depresija. Tad, kad nenormāli daudz dopamīna, ja, tad, kāds saka... Tad gribās kalnus iet gāzt. Patiesi ir tā sajūta, it kā būtu alkohola reibumā, bet nav.